Dārgie vecāki, mans vārds ir Elvita Rudzāte, un es esmu Sirdsapziņas skolas direktore, un vēlos jūs šodien iepazīstināt ar sākumskolas piedāvājumu. Man tiešām prieks, ka Sirdsapziņas skola šā gada 25. gada 1. septembrī uzņem pirmklasniekus. Sirdsapziņas skola ir privāta izglītības iestāde, kas ir saņēmusi sociālā uzņēmuma statusu un sniedz pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakalpojumus. Mūsu misija ir nodrošināt izglītojamo līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās kultūras un darba tikuma attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši dievišķajiem likumiskajiem likumiem. Sirdsapziņas skolas vērtības ir patiesums, ka domas sakrīt ar vārdiem, atsakoties no meliem, lišķības, divkosības un viltības, likumība, rīcība sakrīt ar vārdiem, kuri ir patiesi un nenodara nevienam ļaunu, miers, iekšējs miers, minimizējot vēlmes līdz minimumam un atbrīvojoties no negatīvajām īpašībām un stresiem, mīlestība, mīlēt visu dzīvo radību bez nosacījumiem, nevardarbīgums, atteikšanās no vardarbības rīcībā, vārdos un domās. Mūsu sapnis ir attīstīt izglītības iestādi, lai bērnu uz skolu nāktu ar prieku, lai bērns attīstītos atbilstoši savām individuālajām īpatnībām un savā tempā, lai bērnam būtu prieks mācīties un praktiski darboties, lai bērnu kompetences attīstītos bez piespiešanas, bet priecājoties par mācību procesu, lai vecāku un skolotāju sadarbība veicinātu sirdsapziņas skolas attīstību, lai citām izglītības iestādēm būtu iespēja mācīties no sirdsapziņas skolas piemēra, gan no pozitīvā, gan arī no mūsu kļūdām. Sirdsapziņas skola ir licencējusi pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības pirmā posma 1.–6. klasē programmu, kā arī interešu izglītības programmas. Tātad mēs bērnus sāksim uzņemt šā gada 1. septembrī, un šo te reģistrāciju mēs plānojam veikt pakāpeniski. Tātad 1. gadā mēs uzņemsim tikai pirmklasniekus, un nākamajā mācību gadā mēs jau uzņemsim 1. klasi un 2. klasi, aiznākamajā gadā 1., 2., 3. klasi, un tā pa gadam virzīsimies uz priekšu. Jā, mēs sapņojam tikt līdz finišam, pat līdz vidusskolai, vai tas mums izdosies vai nē, to dzīve rādīs, bet katrā ziņā sākumskolu mēs esam licencējuši un varam sākt uzņemt bērnus un varam sākt strādāt. Maksimālais bērnu skaits klasē ir 12 bērni. Minimālais bērnu skaits klasē nav noteikts, tāpēc, ka Sirdsapziņas skolas projekts tiek attīstīts kā misijas projekts. Mums kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti, un mēs ticam labajam un saprātīgajam, un mēs ticam, ka mums izdosies pārvarēt tās grūtības, ar kurām mēs sastapsimies. Tanī skaitā arī, protams, finansiāla rakstura grūtības. Kā mēs esam plānojuši dienas ritmu 1. klasē? Tātad mācības sāktos no rīta 9:00. Bērni brokastis ir pāēduši mājās. Rīts sāktos ar rīta apli, un pēc tam būtu uzreiz galvenais mācību priekšmets. Pārtraukumi tādi būtu, kā pats pedagogs to plānot, skatoties uz bērniem, cik viņi ir noguruši. Fiziskās aktivitātes mums ir ieplānotas katru dienu svaigā gaisā. Pusdienas mums ir no 11:30 līdz 12:00. Gatavojamies ēdienu paši, bērniem garšo. No 12 līdz 14 tad būtu vēl 2 mācību priekšmeti, un tad no 14 līdz 16 jau būtu pagarinātā dienas grupa, kuras laikā no 14 līdz 15 ir plānota lasītprasmes attīstība un mājas darba pildīšana skolotāja vadībā, un no 15 līdz 16 ir kāds no pulciņiem.
Pirmajā klasē mēs piedāvājam 5 pulciņus, katru dienu savu pulciņu. Tad pirmdienās mēs piedāvājam pulciņu, kas sauktos profesija kurpēs, kas pēc būtības ir mācību uzņēmums, kurā bērni iejūtas dažādās profesijās un attīst uzņēmējdarbības idejas, var sakot, kļūst par jaunajiem uzņēmējiem. Otrdienā ir radošā potenciāla atvēršana, kur mēs izmantosim dažādas mākslas terapijas metodas, lai bērnos atvērtu radošumu, lai attīstītu šo radošumu, lai bērni uzticētos savām spējām un nebaidītos kļūt par radītājiem. Trešdiena mums būs domātāju diena, ko mēs saucam par sākuma skolas domātājiem, kad bērni mācīsies diskutēt par dzīvē notiekošo, analizēs problēmas, izpratīs cilvēciskās vērtības un cilvēciskās īpašības, gan pozitīvās, gan negatīvās. Mācīsies izprast, kas ir laicīgas, pārējošas vērtības no mūžīgām un paliekošām vērtībām. Mācīsies patiesībā kļūt par krietniem cilvēkiem. Ceturtdienā mēs piedāvāsim STEM eksperimentus, kur bērni piedalīsies dažādos eksperimentos un caur šo dalību iepazīs fiziku, ķīmiju un citus STEM priekšmetus. Un piekdienās mēs piedāvāsim apgūt itāļu valodu. Lai vecākiem būtu vieglāk izlemt, kā mēs uzskatām, kas ir mūsu priekšrocības, salīdzinot ar citām izglītības iestādēm. Mēs esam un būsim maza izglītības iestāde, kā viena tāda liela ģimenīte, kur bērni cits citu pazīst un atbalsta. Mūsu vide ir harmoniska, mājīga, arī elastīga, un mēs atrodamies blakus bērnu pirstaliņai, kur sākumskolas bērniem būs iespēja starpbrīžos atpūsties svaigā gaisā. Mums nav zvanu, skolotājs pats plānos pārtraukumus, vērojot bērnu spējas darboties. Mums ir daudzveidīgs metodiskais materiāls, mums ir Montessori materiāli, mums skolotāji ļoti daudz gatavo materiālus, mums ir STEMPE eksperimentu materiāli, digitālās tehnoloģijas un visi citi materiāli, kurus mēs uzskatām par vērtīgiem, kas ir kā atbalsts skolotājiem, lai palīdzētu labāk attīstīt skolēniem kompetences. Mūsu pedagoģiskais personāls ir mīlošs un profesionāls, radot drošu vidi bērnu vispusīgai attīstībai. Mūsu pieeja ir individuāla pieeja katram bērnam, un katrs bērns mācās savā tempā atbilstoši kompetenci attīstības trepē. Mēs paši izstrādājam katrā priekšmetā tādu kompetenci attīstības trepi, kur gan vecāki, gan bērni, gan personāls var redzēt, ko bērns kādā secībā apgūst, un ko viņš ir apgūst, ko viņš nav apgūst, lai būtu lielāks motīvs pašam virzīties tālāk uz priekšu. Mēs respektējam to, ka bērni patiešām ir ļoti dažādi, un problēma, kas ir lielajās skolās, kad skolotājiem ir grūtības veltīt vienlaicīgi dažādu spēju bērniem uzmanību, tad mūsu tā iespēja ir, ka spējīgākie bērni varēs virzīties attīstībā uz priekšu, negaidot bērnus, kuriem nepieciešams ilgāks laiks mācību vielas apguvēja. Mums nebūs klases ierobežojums. Ja bērns būs apgūst pirmās klases vielu, viņš varēs jau apgūt tālāk otrās klases vielu. Viss būs no viņa paša atkarīgs, cik ātri viņš gribēs virzīties uz priekšu. Savukārt bērni, kuriem nepadosies mācības, ies lēnākā tempā, un mēs raudzīsimies, lai viņi tomēr apgūst to, kas ir jāapgūst, lai zināšanās nepaliktu robi, jo šie robi parādās kā problēma vēlākos gados. Lielu uzmanību mēs pievērsīsim vērtību izglītībai, kas ir garīguma attīstība, jeb dzīves gudrības kompetences attīstība, lai mūsu bērni nebūtu tikai intelektuāli attīstīti, bet būtu arī dzīves gudri. Jo dažkārt dzīvē vairāk nosaka dzīves gudrība nekā intelektuālās zināšanas. Tāpat mēs tikpat lielu uzmanību pievērsīsim arī STEM pamatu ielikšanai, un to mēs darīsim caur eksperimentiem un praktisku darbošanos mācību uzņēmumā.
Priekšmetu apgūšanā tiks izmantots visas maņas, piemēram, matemātikā bērni iztaustīs, var teikt, matemātiku, lai saprastu, sajustu ar maņām, kas ir apjoms, kādas ir ģeometriskās figūras un telpa un viss pārējais, kas nepieciešams matemātiskai domāšanai, tāpat arī visiem citiem priekšmetiem. Ar vecākiem komunikācija un sadarbība mums ir ļoti svarīga, un tāpēc mēs fotografēsim mūsu mācību procesu, varbūt kādu video uzņemsim un ieliksim WhatsApp grupiņā. Tāpat mēs komunicēsim caur e-klasi, izmantosim e-klases iespējas un izmantosim arī e-pastu. Lai noskaidrotu vecāku viedokli, mēs veiksim aptaujas gan mutiski, gan internetā, protams, saglabājot šo te mutisko komunikāciju, kas ir ļoti svarīga. Mūsu personāls nestrādā tikai tādēļ, lai nopelnītu naudu. Mūsu personāls ļoti labi izprot mūsu sirdsapziņas skolas misiju, un līdz ar to mūsu personāls uztver šo darbu arī kā misiju un iespēju izdarīt labu sabiedrības nākotnes labā. Jā, jūs redzat, ka mēs esam diezgan daudz kolēģi, kas strādās ar 1. klasi, bet tas ir tāpēc, ka mēs uzskatām, ka katram pedagogam ir savas stiprās puses, un mēs gribam dot bērniem, lai viņi saņem no pedagoga to labāko. Līdz ar to sanāk tā, ka ar klases audzināšanas jautājumiem vairāk nodarbosies Līga Knekse, bet arī Inta Purmala un arī es vadot domātā pulciņu, mēs ar šiem audzināšanas jautājumiem nodarbosimies visi un būsim tiešām tāds viens kolektīvs. Es esmu gatava dot daudz plašāku informāciju, kas jūs varētu interesēt. Priecāšos, ja jūs piezvanīsiet man uz telefonu 29463326 vai uzrakstīsiet e-pastā info@sirdsapziņasskola.lv. Tāpat informācija ir ievietota mūsu mājaslapā. Es būšu priecīga satikties ar katru bērnu un vecākiem, kuriem ir radusies interese par mācīšanos sirdsapziņas skolā. Parādīšu, kāda ir mūsu vide, aprunāsimies par bērnu vajadzībām, lai bērns arī sajūt, vai viņš gribēs tādā skolā mācīties. Un, ja bērnam patiks un vecākiem patiks, tad jau tālāk mēs runāsim par visām juridiskām un finansiālām lietām un vienosimies par līguma slēgšanu. Paldies jums par uzmanību un priecāšos jūs redzēt Sirdsapziņas skolā. Uz tikšanos, lai jauks pavasaris un sagaidīsim septembri ar prieku.